otrajā puslaikā iesiet, un dubultajā skriesiet. Mēs esam labāki nekā viņi, neko neizdomājot savā galvā. Mēs esam labāki. Šitais ir derbi! Čau visiem! FK Fuļik! Un šodien jūs iespējams redzēsiet smagāko un karstāko šīs sezonas posmu. Mūsu kalendārs pārvērtāks par Premjerlīgas kalendāru, un mums 3 spēles bija 9 dienās. Šajā video es apvienoju visas 3 kārtas, būs visas 3 spēles. 3 kārtas 4., 5. un 6. kārta. 4. un 6. kārtā mēs spēlējam pret vienu no galvenajiem konkurentiem uz 1. vietu čempionātā – Tedīšiem. Pirmajā spēlē pret Tedīšiem mums bija vienāds punktu skaits, bet mums bija viena spēle rezervē. Tāpēc tās 2 spēles ar Tedīšiem bija ļoti svarīgas, jo viņas var teikt izšķirt 1. vietu. Nu un 5. kārtas spēle bija pret FK Lielup 2. Komanda, pret kuru mēs bijām iedzinējos 0-2 ar sarkano kartiņu un pēc tam dabujām uzvaru 3-2. Tas bija viss pirmajā sezonas spēlē ar viņiem. Kas bija šitajā? Redzēsiet. Šīs spēles bija trakas, daudz drāmas un emocijas. Šis bija ļoti liels projekts. Dators knapi pavēl. Bet, lai mūsu komanda varētu vilkt tādu līmeni, mums palīdz mūsu atbalstītāji. Komanda LV un Gulliver Travel Jelgava. Labākais futbola veikals pasaulē – Komanda LV. Labākie ceļojumi piedāvājumi par labākajām cenām – Gulliver Travel. Saites uz mūsu atbalstītājiem es atstāju zem šī video, bet tagad iekārtojamies ērtāk un sākam. 4. sezonas spēle, šodien izbraukums. Spēlējam pret Tedīšiem. Vai, paiem malā. Šodien ir spēle par 1. vietu. Ļoti svarīga spēle. Kapāsim, cīnīsimies un tikai uzvara. Dāja Fuļika, aiziet. Ko tu izdarīji? Erland? Sezonas debija, kāds sajūtas? Patīkams, satraucošs, teiksim tā. Jā, tā jau labi. Ja nav satraukums, tad kaut bišķī, tad vajag braukt mājās. Koč, atkal šeit jākapā tev? Redzēsim. Ko tu smaidi? Atrada laiku ierasties. Man nav šodien īļas, kas saka kāds skaits, kurš var pateikt, kurš grib riskēt. 3-0, 3-0. 4-2 saka? 4-2. Būs grūti šodien. Būs grūti, bet interesanti spēle būs. Jā. 2 goli pagājušajā spēlē. Ko šodien domā? Cerams, tas pats. Tas pats vai vairāk domā? Tas pats piet. Ralfiņ, es tevi saucu par spēlētāju ar 3 plaušām, jo tu skriedi un nekad nepiekūsi. Tā ir, jā. Tāpēc kā ēd banāns, jā? Protams, tā ir metode. Jā. Visiem iesaka. Banāns pirms spēles jums 3. plauša pajādāt. Banāna nevar. Jā, banāns. Mēs spēlējam sarkanajās, un tu paņēmi kādu formu? Balto. Manu mīļāko. Pasties uz šito. Devis. Jūs vakar redzēju šito. Es gaidu goliņu šeit. Cerams, Es skatos, jā, pieliks to kļušku savējo. Es domāju, ka redzēsim. Kā saka, vienu iesit un tā jau aiziet, tas pirmais grūtākais. Redzēsim, kā viena aiziet. Vai aizies tālāk. Tas gan īstenībā deņka, peņka. Kas ir? Aizsargus. Tiek tavi aizsargi? DIY! Nav sūdīgi. Tādu puiši šodien eksperimentēsim sastāvu. Kā vēl, kad šitādās spēlēs tas jādara. Brīdis vārtos, pa kreisi Aigars, tad iet Erlands, Rodions un pa labi Markus. Centrā būs Ralfs Anģa un Rolands Kemā. Tad pa kreisi ies Emīls, pa labi ies Baškevits un uzbrukumā tad Dominiks. Viss. Karoči, tad kad vēl, ja ne šitādā spēlē ir jāpierāda, te būs daudz cīņas, 2 cīņas, mazs laukums. Agresīvi ejam, un viss mums sanāks. Davai! Šodien būs ļoti grūti, ļoti daudz spēlētāju mums nav. Kādam darbs, kāds kaut kur aizlidoja. Būs žoska. Jā, draudzības spēlē mēs viņus uzvarējām, bet tā ir draudzības spēle. Tagad ir sezona un viņi gan jau grib pret mums atriepties, zin kā. Mēs esam gatavi, redzēs kā būs, sajies. To, ka Čeļiši vien kapās nados visus spēkus, man šaubu nav. Šodien rekur Veo kameru atveda, kuru pati filmē, un tāpēc mēs uz mūsu lielo varam filmēties apkārt. Fuļik, super kvalitāte! Kāpēc klusums? Dai pamostā, Džeki, būs žoska. Es jau pamanīju to kino kameru. Es tevi tā varu tā arī? Ātrāk. Viss. Stāvs. Es lieku, ka būs vairāk par 2,5 gološanas spēlē. Fuļiki uzvarēs. Mēs iestīsim kādus 3, viņam varbūt 1. Varbūt.
Davai, čaļi, šodien ir spēle par pirmo vietu tabulā, ja? Kā Brīs man arī teica pirms spēles, pa 6 punktu spēli. Mums ir jāņem viņi pēc pirmās spēles. Zini, cik dusmīgi. Mēs 5-0 viņu paņēmām. Viņi tagad gribēs atriepties. Mums arī sastāvs nav stiprākais, bet mēs esam fujiki. Un mēs varēsim. Cīnamies līdz pēdējam un viss izdosies. Katrs, lai nokapā par katru. Un davai, čaļi, visi kopā. Ja es saku FK, jūs sakat fujiki. Davai, FK! Fujiki! Nu ko, sākam spēli par pirmo vietu. Un kā arī gribu pateikt paldies mūsu 4. līgai par to, ka viņi uz spēli atnesa šitādu brīnišķīgu kameru, kura pati filmē un visu dara. Liels viņiem paldies! Aprakstā atstājuši linkus uz mājaslapu, kur jūs varat sekot līdzi līgai un arī uz viņu sociāliem tīkliem. Pirmais uzbrukums spēlē, pirmā minūte Dominiks ar bumbu. Pats! Iet uz vidiņu, liek zem labās kājiņas, iedod man. Mēs ar Emīlu nevaram sarunāt, kur ir bumba, un nekas nesanāk no šī uzbrukuma. Anģa centriņā labi apgriežas, iedod uz mani, bet man atkal nesanāk pieņemt. Roļa, kas ir? Roļa pieņemšana. Saglabājam bumbu. Kalfiņš ar bumbu uz Erlands. Erlands uz pretinieku. Un šeit var sanākt bīstami. Labas iediņa no Tedīša spēlētājiem izgājies pret viens sitiens, bet pārvāktiem. Kalfiņš centrā pārtver bumbu. Piespēle uz Anģu, un Anģi jau tālāk uz Bašku. Baškā ar bumba, pozicionāls uzbrukums. Un redz, Emīls ieskrien iekšā, labs centrējums. Un Emīls vienā. Un kas pa seivu no vārdsarga. Labs moments. Jā! Erlandiņš. Uz Emīliņu dod piespēle, Emīls pamana mani vienā. Es pieņemu un metu Dominikam gaitiņā. Nu vai Dominikam sanāks 1-1, labi apspēlē vienu, dot Emīlam, bet neprecīzi. Bet Emīls tiek atpakaļ pie bumbas sipa vārtiem. Pāri, labi. Pirmais puslaiks bija diezgan ļengans, bez momentiem. Reku šeit soda sitiens no Ralfa. Anģa ar bumbu, apiet vienu pretinieku, dod uz Ralfu. Un Ralfs pazaudē bumbu. Šeit Tedīša boss, labi apgriežas. Atdod piespēli, Markus iziet no savas pozīcijas. Dabūjam piespēlē aiz muguras. Vēl vien piespēle gaitiņā. Nu, viens esam iedzinējuši, bet nekas, vēl ir daudz laika jāspēlē. Anģa šeit liek pretiniekam uztaisīt konfliktu. Un var sanākt labs uzbrukums pēc šī. Toms atrod Dominiku, un Dominiks pa labo malu. Aiziet, vienreiz jau skrēja pa kreiso, tagad pa labo iet uz vidiņu, mēģina apspēlēt, nesanāk. Nomet Tomam sitiens. Pārvāktiem. Markus viņš ar bumbu labajā malā ierauga, kā Emīls ieskrien piespēle. Neprecīze. Tedīši izsit bumbu autā. Uzreiz izmetam autu. Apgriež viens spēlētāju, pārmet pāri otrajam. Mēģināšu trešo, bet nesanāk apspēlēt. Ai, vajadzēs izmalīgs no gaisa tur uzreiz. Tagad jau auts pie mūsu vārtiem. Labi nospēlē uz nomešanas Tedīša uzbrucējs. Šeit pieņem sit, bet pāri vārtiem. Erlandiņš liek zem labās, atrod mani, es mēģinu gaitiņā pieņemt, apspēlēt, bet mani apzog. Un tagad manas kļūdas dēļ sanāk ļoti bīstami sitiens, un tieši pa vidu viss kārtībā. Malā Tedīša pusargs apgriež vienkārši mūsu. Un vēl divatā jūs ejat uz vienu spēlētāju, ko es jums teicu? Un turpina, vēl joprojām viņš ir ar bumbu. Atrodas kreiso malu piespēli, bet šeit nosvilpa offside. Tedīša sāk pozicionālo uzbrukumu. Tedīša pusargam bumba, padod tālāk, izmet Anģam starp kājām un te jau tāls sitiens. Kad mēs ielaidīsim, tad skriesim! 0-2. Sitiens pa dirsu.
Jāsavācās mums, bet, varbūt šeit Ralfīši no soda. Slikts sitiens, kaut kā nelīmējs. Šeit stūris Tedīšiem pēdējais stūris šajā puslaikā liek zem kreisās. Izsitam ārā un tā arī beidz pirmais puslaiks 0-2. Nav labi, Džeki. Nav labi. Divcīņas 0. Paturēt bumbu 0. Aizsardzībā Mandriks. Nopietni, Džeki. Mēs jau čempionātu esam uzvarējuši, nesaprotu. Jūs tagad atkal vienkārši pie savu sarežģījat dzīvi, sarežģījat spēli, tagad otrajā puslaikā iesiet un dubultajā skriesiet. Rausiet savu kājas, krampīgi, smadzeni, p***asiet, jūs tagad pret to arī visu darīsiet. Jo mēs viņiem tagad neiesim un mēs viņiem nezaudēsim. Ka ņirgājas, pa mums ņirgājas. Diršā. Mums patīk problēmas. Nav jau interesanti vienkārši. Nē, nav komentāru. Vienu Wondergolu iesiet, otrs uz aizsargiem. Jā, davai jūs sēžat, kā mēs zaudējām jau spēli. Atļauj atpūsties, ko gribu, lai mēs dejojam. Bija parunāt vai kaut ko. Devis, iesi āgdīties? Es remontēju viņu mausu. Ļauskais jādabon ārā, čenāk ārā prosti. Tagad ir tāds sastāvs brīdis vārds. Pa labi iet Erlands, tad es Kārli centrālie, pa kreisi Markus, centrā Anģa, Kotovs un Kemā ies Denis, pa vienu malu Rals, pa otru Arča un uzbrukumā Rolands. Brīģi, kā izstās no aizmugurs? Šitās dirsā, mati vienkārši. Dirsā, jā? Ļoti dirsā izstās. Sākam otro puslaiku 0-2, esam bijuši sliktākā situācija, esam bijuši ar 0-2 un sarkano, tāpēc aiziet galvas augšā spēlēm, viss ir iespējams. Uz laukuma arī izgāja Kotovs, Koč, Denis, Arča, tāpēc sastāvs mums vājāks nepalika, tikai stiprāks un aiziet, ejam uz priekšu. Aiziem uz labo malu, Markus ceļ vienā, uz Arču, nedabom bumbu. Tedīši vārdsargs sit ārā, uz kreiso malu. Slikti pieņem Tedīši aizsargs, tāpēc mēs ejam uzreiz presingā, labi Arča uzpresē. Divus aizsargus. Un reku viņa presīgs nonot pie kļūdas. Nospēlējam ar Koķiku 1-2 un Koķa labi pamet Arčam uz malu. Arčīs ar bumbu. Tie garām pretniekam dod gar vārtiem un... Ir 2-1, aiziet! Neļauj, ko mēs daram? Lava! Vajag nedod. Džeki! Savācās aiz! Iesitam ātro golu ideāli, kā mēs gribējām. Šeit Roja dod man tālo, bet nesnāk man. Maziņš, labi! Anģa centriņā dod tālo. Ļoti labi aiz muguras aizsargiem. Markus ar bumbu dot vienā, es pieņemu, nometu Ralfam sitiens. Oi, tu. Aiziet, vēl daži momentiņi un jūtu, būs gols. Galvenais aizsardzībā nospēlēt mierīgi un bez liekām kļūdām. Šeit parasta tālā piespēle. Kārlis ir ārā, bet viņš trāpa pa pretinieku. Tik stulbs gols. Bet vēl ir pusstunda, ko spēlēt, aiziet galva augša, nav laika padoties, ir jāspēlē. Koķiks no centra mēģināja izdarīt leģendāras lietas, bet viņam neizdevās. Erlands labajā malā ar bumbu. Koķiks mēģina apspēlēt, nesnāk, bet bumbiņa atnāk atpakaļ pie Ralfa, un te no tālum var uzplēst. Ai. Varēja arī mums tālstiens ielidot, bet nesagāja. Anģels centriņu iedot man. Nesnāk man pieņem bumbu, un Tedijs šeit jau var skriet pret uzbrukumā. Dod labu piespēli, un te izgājiens 1-1. Garām. Bet ja tā godīgi spēlē bija tik maz momenti, ka mums operators uzfilmēja brīnišķīgu lidmašīnu. Jā, paldies, skaista lidmašīna. Bet mums nav laika domāt par lidmašīnām, mums ir jādabona gols. Anģa dod piespēli, kuru pārtar, bet viņš dabona bumbu atpakaļ, padot uz Kotovu. Kotovs. Labi, uz Ralfu. Ralfs, iet pie soda laukuma, iedod Denisam.
Denis dod tieši gar vārtiem manu skaņu, bet man nesanāk sitiens. Bet bumba vēl ir soda laukumā, Tedijs nevar izsist ārā, es atkal tiek pie bumbas, mēģinu sīst, nobloķēju. Bet nekas vēl esam pie soda laukuma. Kotos ar bumbu, bet viņu apzog. Tedijs jau nesas pret uzbrukumā, bet labi, Pudāns pārtver. Pa kreiso malu Markus iedodas Denisu, un Denis vēl viena tāda pati situācija, bet šeit jau neprecīzi garām. Tedijs pa labo malu uzbruk, centrējums iekšā soda laukumā, sitiens ar galvu, pāri vārtiem. Kotos ar akču uz pāri, atņem bumbu labi, un tagad ejam 5 pret 5. Kotos ar bumbu liek zem labās, iedod man, es situ pa vārtiem, bet tieši pa vidu. Bet vārtsargs nenofiksē bumbu, Anģa nolika korpusu, es tiek pie bumbas un nezinu, ko es tur izdarīju. Sākam ātro uzbrukumu, Brigītim bumba rokās. Arča nes pa labo malu, labi apada vienu. Aiziet no vēl viena spēlētāja un no vēl viena spēlētāja. Ļoti labi Arča, apada vēl 4. Tuvojas soda laukumam un te jau nopelna sodu. Ļoti labi Arča. Nelai tavu! Gribu kamerā pateikt. Nē, man. Jā, pēc tam uzliks bānu. Tā nē. Pudāns un Koč pie bumbas, mūsu 2 centra aizsargi pašlaik. Un pa sieniņu, un... Nu jā. Dabu jāra! Anģa pēc tūka dabom bumbu. Centrē. Un Arčem bišķīt pietrūka, bišķīt. Paliek maz laika 10 minūtes, mums vajag minimums 2 gols. Anģa apgriež centrā spēlētāju. Ralfiņš ar bumbu. Sitiens pāri vārtiem. Dzeltenā par lamāšanu. Brigīts sit ārā bumbu trāpa pa pretnieku, bet noķer rokās. Un te kaut ko bišķīt sagrūdās te. Bišķīt emocijas kāpa augšā. Tad tiesnesim nav kartiņas, viņš nemāk viņu izsniegt. Tā nav kartiņa! Nekā tā nav kartiņa! Tiesnešajā spēlē vispār nedeva kartiņas, tāpēc ir tāds emociju kāpums uz spēles beigām. Šeit labi noliek korpusu, dod Arčam gaitiņā. Viņš tiek pie bumbas, pamet sev uz priekšu, bet nedaudz par tālu. 3 minūtes līdz pamatlaika beigām, nekas nepadodamies. Vēl ir laiks, var iesist vienu un tad uzreiz iesist vēl vienu. Marku šeit labi. Apvada 3 spēlētājus, aiziet tagad gols, nu! Ai, nav, garš tangu. Sāk gāzt stipras lietus, emocijas uz maksimuma. Šeit 2 cīņas zaudē Pudāns un paveicās, ka nedabon sitienu. Sekundes tikšķ, bet mums vajag golu. Ralfs ar bumbu, apada vienu, iet uz vēl vienu un nopelna sodu. Labi, Ralfiņš šodien MVP. Aiziet varbūt no šejienes cildos kāda laba. Ir gols, ir no tāluma, Ralfiņš ielēja bengerīt, aiziet, vēl ir laiks, kāds 3 minūtes pieliks. Aiziet jau Brigīts, kur iet uz priekšu, pa kreiso malu uzbrukam, Denis, centrējums, nav rokās vārtsargam. Aiziet vēl, spiežam. Anģels priekšu! Bļai, nu, davai, nu! Arča, dabom bumbu labajā malā, uz Anģu, super, Anģa, uz Koču un Koč. Pastīpa piespēle. Beigās emocijas jau pāri limitam, te parasti tālā piespēle Brigīts ir ārā un Tedijs uzbrucējs vienkārši nogrūž Pudānu. Brigīts to sadusmoja, sāk grūst viņu. Kaut ko viņi tur sāk savā starpā sadalīt, pazaudē bumbu, Brigīts bumbu un beidzas spēle. Nu, Andri. Tas bija labākais, kā vienmēr. Komanda pievīla šoreiz. Vai, Džeki, pāris vārdiem. Nu, pa lielam daudz ko teikt man nav, paši visu redzējāt uz laukumu. Uzvarēja, protams, šodien tā komanda, kas vairāk to gribēja, kas vairāk cīnījās, kas vairāk runāja uz laukumu. Viss, ko es varu pateikt, Džeki, ka viss šitas, tas sākas jau ārpus futbola, kā mēs gatavojamies spēlē. Tas viss sākas jau pirms futbola, pirms spēles, dienu iepriekš, nedēļu iepriekš, tāpēc arī viss sākas. Pirmkārt, treniņa apmeklētība. Dienu iepriekš bija aiziet patusēt. Tā tas arī viss veidojās.
Tie ir reāli mazi detaļas, mazi cēloņi, no kuras rodas milzīgas problēmas beigās. Es gribu, lai mēs tagad nenokaram galvas un vienkārši turpinām gatavoties nākamajām spēlēm un parādīt, kuri mums iet. Jo viņi tagad ir safanojušies, atļausim viņiem šo izbaudīt. Mēs tikmēr galvas nokarsim un turpināsim savu darbu. Davai, 2 dienas un vēl viena spēle. Davai, čaļi, 2 dienas un nākamā spēle. Un tad atkal tedīšu un iedosim iepriekš. Davai, čaļi, davai, viss kārtībā! Mums... Davai, viss noskatīt, vai Dzirdējāt, ja? Pateicu, ko teikt. Pirmo reizi zaudēju mūsu kluba vēsturē. Sāpīgi, bet nu neko. Vēl nekas nav zaudēts, dabūjām pa 2. Šitam jābūt tādam nevis nokar galvas, bet mums vajag pamosties, iet tālāk un vēl visu sezonu priekšā tikai 4. spēle, tāpēc paldies, ka skatījāties. Arī šitā mēdz būt. Paldies jums. Pārdomas pēc tedīšas spēles. Tiekamies piekdien. Rūgtums varējām izspiest vairāk. Pagājušo spēli komentēt nav, viss bija redzams uz laukuma. Ko tiekās piekdien? Tu nebija pret Tedīšu, jo mēs zaudējām. Jā, viena spēle nebija izlaicēs. Es uz visām pārējām būšu. Nikita, šodien goliņš? Būs, jā? Ilja nebija tevi un Devis un zaudējām uzreiz. Nekāda nav labākā. Pagādi veiksmīgās apens. Nu parādi, puiek, nu parādi. Kāds sajūts pēc Tedīšas spēles? Labas? Mums vajadzētu tās emocijas. Nu ko, Džeki, spēles diena. Ceru, ka visi esat gatavi jau. Neko daudz nerunāšu, tīri nosaukšu sastāvu. Man liekas, pašiem jau viss ir saprotams pēc pēdējās spēles un arī pēc pirmās spēles pret Lielupi, ar kādu noskaņojumu ir jāiziet ārā. Pirmkārt, Džeki, ko es gribu pateikt, ir viņi atcerieties spēli, kad jūs teicāt to pašu pret Edīšanu, ka viņi grib mums atriepties un ne tādā garā. Un noteikti Lielupi gan jau to pašu gribēs, bet es negribu, lai jūs to skatāties tā, kā mums no kaut kā jābaidās, ka viņi tur ies gaļā vai viņi tur cīnīsies, viņi par kaut ko gribēs atriepties mums. Nē, Džeki, mēs vienkārši izējam un izdaram savu darbu. Es atkārtošu to vēl vienreiz, šeit nav mūsu vieta. Mums šeit nav nekāda konkurenta un tie paši Tedīši nav nekāda mums konkurenta. Es paskatījos spēli, mēs bijām pārāk par viņiem, mēs esam pārāk par katru pretinieku šajā visā čempionātā. Tāpēc no jums es gribu, lai jūs atdodat sevi, lai spēlētu agresīvi un vēl jau vairāk, lai mēs kaut vismaz 3 dzeltenās nopelnam šodien. Viņi ir tādi mužiki, kas vienkārši ies un klapēs jūs. Tāpēc es negribu, lai jūs to pieļaujat, es gribu, lai jūs viņus klapējat pretī. Lai jūs parādat, ka jūs esat numur 1 šeit. Vārtos Briģīts, pa labi Sandis, centrāli Zubar Kārli, pa kreisi Markus, centrā Andris, Ilja un Kotiks, un pa labi Diņķis, pa kreisi Arču un uzbrukumā Roļiks. Palēm tas ir viss arī, jā, Džeki. Nu ko, čaļi, davai šodien uzvaram un tā piekdien, davai! Piekrīt, 4. līgā visi jālaiž paspēlēt, puiek. Nepiekrīt? Nu kas būs 3. Trešajā priecājies, ka tu vēl komandā esi. Nerunājot par Beņu, tas arī uz mani attiec. Uz visiem? Uz visiem, arī uz tevi īpašnieku. Kaut kādā līgā man būs jābeidz spēlēt, tas gan. Tur jau tā lieta, tāpēc es tev uzreiz pasaku. Man jātiek FK Fujeku kaut kādā vadībā. Jā. Kur? Skauts, pofi. Kā OG, Jā, vol. Joprojām tāda rūgta sajūta pēc Tedīšas spēles, bet šodien ir jāaiziet, jānokopā, lai piekdien Tedīši vienkārši iznīcinātu. Tāpēc aiziet mauca. Viņš ir slabs. Pēdējā vārda. Sajies, jāuzvar šodien. Briģī, tev ir kāda vārda šodien? Man liekas, Daniels viss pateica manā vietā. Nepārvērtējam viņus, novērtējam sevi, pastāvam par sevi. Atbalstam viens otru un mums viss izdosies. Mēs zinām, ka es esmu dusmīgi par Tedīšu spēli, tāpēc šodien davai nokopējam, lai piekdien dabūtu to labo noskaņojumu ar uzvaru, ja? Tāpēc davai šodien domājam tikai par šo spēli un piekdien jau būs cita vispār diena. Davai FK! Fuļaki! Es zinu, ka visi grib redzēt otro atbildu spēli pret Tedīšiem, tāpēc šajā spēlē es jums parādīšu visus golus, kas bija. Iziesim cauri katram golam. Markus viņš ar bumbu, mums ir pozicionālais uzbrukums, viņš padod Zarču.
Arča. Zem labās kājas ceļ uz mani un es ar galvu viņu smuki vāktos. 1-0. Otrais gols. Markus atkal ar bumbu. Padot labu piespēlu Zīļu. Īļa mierīgi apgriež, nekur nesteidzas. Padot Arčam. Un Arčam ļoti ērti atlec bumba. Viņš necas pa kreiso malu. Dod iekšā sodu laukumā. Andris vienā man. Rikošets labi uz Denisu. Un tālajā superdeļ. Nu un skaistākais un labākais moments no šīs spēles Īļa izdomāja vienkārši ņem ārā drauziņu. Nu lielu par rekur tālā piespēle. Un te Pudāna mierīgi ir jāliek korpus vai jāstārā, bet viņu apzog. Kā mazu bērnu, puieks ieskrien sodu laukumā, dod gar vārtiem un 3-1. Pēc ielaistā gola gribējis iesist vēl vienu. Uz puslaika beigām šeit centrējums no Īļas, vārds ar slikti izstārā un Arča. Labu Arča, filigrāni. Otrās bumbas jūsu! Labs, Arča! Nu, Danīt, kā no sāna izstāst? Izstāst labi, kontrolējam spēli, tikai uz provokācijām nevajag paļaut. Jā, nevajag. Pats gribēju celtenās. Es gribēju celtenās, bet es negribēju tādas celtenās. Es negribēju, ka jums iet un jūs ejat dirsties ar tiesnešiem. Tas sūdz, diep. Kārlim čirka, Sandrim čirka, man čirka un... Gandrīz atciti? Jā, man čirka bija. Iļuša vāk beig karjeru, ne? Jā. Labas emocijas. Tīrsā, tādu. Man tā momentā bija tā slow motion. Es redzu, lido. Es redzu, ka vecīgs maziņš un viņš neiztīk. Jā. Man tāpat bija pagājuša spēle. Es arī redzēju jau to bumbu devernieku. Jā. Kā izstāst operatoru? Tāds lietains labs. Jūs tā darīs labi. Tu taupies, tu nespēlē to. Tu vispār treneris esi. Čuvaks man pirms 2 dienām man bal futbols, tāpēc paliku pa treneri, lai nespēlētu. Man vienkārši celis vairs nesāp. Jā, nesāp celis. Svečais vienkārši tagad gatavība. Arča, pirmais gols apsveic. Kā jūt? Ļoka nebūtu, es šķērīt būtu ilgi. Jā? Atrecēju. Ko tu saki? Gaļīgs. Otru reko Anģa teica gaļaks, un tāpēc otrajā puslaikā mēs ielaižam pirmie no sodiņa. Un šī cik mans otrais mīļākais moments spēlē Erlands, kurš tikko izgāja uz laukumu, dod piespēli Matīsam, kurš tikko izgāja uz laukumu. Te Matīs apzog vienu, aizsūta pēc pīvīša otru, iedod man. Es ieraugu Arču, un tas ir 5-2. Pēdējais vārds šajā spēlē tomēr aiz Lielupas spēlētājiem. Šeit filigrāni apvadīja 2 un ielika tālajā. Beigās notika kurjos moments. Viens sods pārvietās pa kaut ko šādu, kur visi saskrējās, kaut ko sāk grūstīties un tā, bet beigās viss bija kārtībā un tā arī beidzās spēle 5-3. Labi. Īsi spēlē, vispār vajadzētu būt 7-0. Tālaišam kaut kāds, nezinu, stūpus gols. Labi, laukums šodien, lietus, bumbas līd. Daudz ir motivācijas šodien nebija. Jā, viski piekdien ārtīties. Jā, vai ne? Bet ok, galvenais uzvarēt. Matīs leģenda, reāli, Matīs. Labi, tu izdarīji. Jā, izdarīji darbu. Nu jā, šodien kā vienmēr labākais bija. Labākais, jā? Jā, šoreiz mums arī komanda daudz mums normāli nospēlēja. Nu, malec. Prieks. Es par šitādu spēli nepriecājos. 3 gols par lielu pielaist.
Jūs piedaraties? Jums pieklīgi visiem jautri? Mums uz nulli tāds spēles jāspēlē. 3 punkti, ko tu bazarē? Tev p***i kāda spēlīga slikti. Nē. Visu. Pietiks. Davai, tu vari lūdzu. Davai, ej pie savas komandas. Kādas jums šobrīd domas galvā griežas? Nopirkt, lai komandai spēcīgs bišķītien. Nu, Denisiņ, būs 3 spēles pēc kārtas goliņš. Man jau nav 3 pēc kārtas. Tas par tedīšu jau neies. Jā, es sajaucu. Tagad 2 jāies pēc kārtas. Jā, vo. Sāksies 3. Pēc spēles tādu pašu. Tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs? Jā? Kāds tev pirmspēles rituāls ir kaut kāds? Nē, baigi nē. Nē? Būt mierīgam, atslābt. Tas gan nedrīkst pārdegt. Nu kā noskaņ to viņu? Fantastiski. Coach, vajag prognozi uz šodien. 5-0. Saki? Pārliecināts? Jā. Daudz neko neteikšu pretīm Tedīšu, kur mums uzvarēja pagājušajā nedēļā. Viss, ko mēs gribam, ir atriepties un izārdīt viņus un uzvarēt, tāpēc maucam. Kas tur top? Redzēs pārsteigts. Šitais ir derbijs! Ko jūs tur rādat? Lielākais atbalstītājs? Tā. Ar bungām bļaus cik var, ja? Jā. Jums ir laik saukļi? Lai ko jūs bļaus? Cameraman never dies! Tā, čaļi, jūs paši zinat visu, jūs paši jūtat visu, ko es gribu pateikt. Izbaudam šodien, pasēties, cilvēki atnāca, fairos uzdedzināja, mums pat bolbojas roļišķi, kas sarunāja. Lūdzu, nospēlējam savu spēli, mēs esam labāki nekā viņi, neko neizdomājat savā galvā. Mēs esam labāki un mums šodien ir jāuzvar, un tas ir galvenais nezaudēt pašam sev galvā, Džeki. Mums viss izdosies, spēlējam savu spēli ar augstu galvu, un mums viss sanāks. Davai! FK! Sākam spēli mūsu laukumā, un ar ko viņi sākas ar Tedīšu Mandriku, uzreiz neprecīzi piespēli. Denisam uzreiz 7. sekundē šādu iespēju, ko darīs, dod uz Ralfiņu, bet es lieki nočirkoju, nevajadzēja. Super sākums, nobiedējām pretinieku. 1. minūte, atkalējam uzbrukumā, Anģa zem labās, uz Iļu, Iļa mēģinās sist, nobluķi. Bumba atlec tālāk uz vidu. Kočiks nedabūna otro bumbu un šeit var bīstami jau Tedīša aizskriet pret uzbrukumā. Labā mala pilnībā brīva, Tedīša 8. numurs nesas pēc bumbas. Centrējums, bet slikts centrējums. Tālā, Tedīša nospēlē, bet Anģa saņem otro bumbu. Padot uz Ralfu. Ralfs ko darīs? Mēģinās sist! Ujujuj! Centrējums no stūra. Ralfs ideāli man uz galvas un man nesanāk sitien. Vēl viens stūris, centrējums, un te jau Anģa varēja sist iekšā. Aiziet, ir momenti priekš tā ātrā gola. Izmetam autu, Anģa. Nopelna sodu, Ralfs ceļ, ideāli man uz galvas, un vārds ar sacit. Tedīši dod tālo, uz kreiso flangu, kur ir Sandis. Sandi apzog, tuvojas sodu laukumu, Tedīši spēlētājs iedod piespēli, apgriežas sitiens un glābi vārds taps. Paveicās, ka trāpīja pa stabu Briģīts, jau vairs neko tur neizdarītu, bet šeit tālāk no Kotova. Es labi pieņemu bumbu, un Anģa ieskrien jau, es to redzu, un aiziet, tagad jau mums te sanāk moments. Anģa ar bumbu. Tagad diviem spēlētājiem uz Ralfiņu. Ralfiņš mēģina sīst, bet nobloķē. Bet Markus tiek pie bumbas un ar kreiso ceļ vienā. Un es nevajadzēja aiztikt, tur Kotovs būtu labi sīts pāraktiem. Bet nesarunājām. Šeit tālā. Coach liek muguru, bet viņu apzog.
Jau 20 minūtes pagaida no spēles. Jūtas, ka būs tas gols. Markus labi iedod uz mani. Es nometu Anģim bišķīt nēkti, bet viņš tiek pie bumbas. Padod uz mani. Es lieku zem kreisās. Man neizdodas. Tedijs sit ārā, bet mēs atkal izcīnām bumbu atpakaļ. Un Ralfiņš atkal viņu izcīnā atpakaļ. Spiežam pretinieku, veidojam daudz momentus, atlika tikai iesist iekšā. Šeit Tedīši, parasta tālā uz labo malu, nekas bīstam, šeit Markus visu kontrolē, nesanāk viņam atņemt. Tedīši spēlētājs iet vidū, padod piespēli, piespēles starp līnijām sitiens! Mēs ielaižam 25. minūtē pirmiem. Neviens šo negaidīja. Bet nu nekas, ceļam galvu augšā un spēlējam. Viss kārtībā. Tagad nevajag neko domāt, tagad vajag spēlēt. Centrējums no Ralfa man uz galvas. Un vēl vienu iespēju neizmantoju. Pēc Tedīša gola nekas nemainījās. Mēs atkal esam ar bumbu un mēs kontrolējam spēli. Markus uz Kotovu. Kotovs padod uz mani. Es tālāk uz Markusu. Markus vienā. Tieku atpakaļ pie bumbas, padod atkal Markusam. Viņš mēģina sist. Bloķē sitienu. Anģa labi noliek muguru. Denis sitiens roka! Man liekas, ka bija pendeli, bet nu, es nezinu. Šeit arī brīdis bija dusmīgs ar tiesnesi kaut ko uz emocijām. Aiziet, emocijas kāp augšā. 35. minūte. Markus, labi, noliek muguru. Dod piespēli. Un šeit es noticēju vienīgais. Un te es jau ar vienu ceļu iekšā. Nesnāk, nevaram mēs iest to golu. Atkal kreisā mala. Denisiņš uz Markusu. Markus nem labās. Labi iedod Denisam. Anģa atkal tiek pie bumbas un ir sot laukumā. Dod uz mani. Mēs vēl joprojām esam Tedīši sot laukumā. Denis ceļ uz mani. Es mēģinu nomest Anģam, bet slikti nomest. Tedīši savā malā ar bumbu un labi šeit atņem Sandis. Iet uz vidiņu. Padod uz Kotovu. Kotovs uz mani. Es nolieku muguru, dabūnu sitienu pozīciju. Bet slikti sitienu. Tedīšs labajā malā veido uzbrukumu. Šeit Koķiks īsi tautā un tā arī beidz pirmais puslaiks 0-1. Bļaujiet, kaut ko izdara. Klapē pa kājām, jūs tikai pieņemat to. Iep pretī, lai nelien. Viņiem ir viens moments, viens. Mēs visu spēli kontrolējam, neko viņi nevar izdarīt, tikai tālāk. Davai, čaļi, viss ir labi. Otrais puslaiks būs rezultāts. Visiem dara galvu augšā. Davai, čaļi, būs labi. Vēl sliktāki momenti ir bijuši, bet sarkāks 0-2 ir labi. Tik daudz momentu, mīlīgi. Miljoni. Mēs esam jau pie paša soda laukuma. Neskrien tur plašumā, ej uzreiz jau rauj iekšā, vienā pieņem un nav jēga tur centrēt. Beigās mēs nosēdamies, sākam staigāt, viņi jau saka izveidot arī. Kamēr mēs viņu spēsinkojam un spēlējam aktīvākajā bumbu, viņi neko nevarēja izdarīt. Vienkārši to pašu vajag darīt, ko taisījām sākumā. Nav pīsti labi. Atkal uzprisējam viņus virsū. No sākuma tur neko nevarēja izdarīt. Tupa uz vārtsargu, skrienat virsū. Viņš visu laiku atcīt pirms sevi. Viņš nevar noķert bumbu rokā. Skrienat ar gaļu, dabonat kaut vai iekšā. Pie dirses dabonat zeltenu. Pie dirses. Viņi atbraukuši ir uz mūsu super mājām. Un kaut ko te domā, ka izdarīs. Parādam visu fizisko. Davai, čaļi. Vēl 45 minūtes. Viņi neko nevar. Brīdis teica, viņam viens moments. Mēs spēlējam savu spēli. Nevienu brīdi nenokram galvas. Vienu iestīsim un tā būs otrais un trešais. Mums tagad jāiesit vienkārši gols. Spēlējam savu spēli, mums viss sanāk. Iespiesieties kājas, sāk sajust, jums nebūs necēs spēku, vienkārši to galvā, davai. FK! Fuļaki! Davai! Puslaikā bija konkurss.
Un viens no skatītājiem lēmēja no Gulliver Travel Jelgava 30 eiro dāvankarti par to, ka viņš uzminēja pirmā puslaika rezultātu. Paldies mūsu atbalstītājiem. Mani komentāri par šito. Jūs negribat dzirdēt mans komentārus. Kas tas? Man šitādi komentāri. Šitā Sūkājam. Sākam otro puslaiku. Aiziet vēl 45 minūtes. Mēs to varam, mēs esam fujeki. Izmetam autu. Ralfiņš uz Anģa. Anģa, labi, ar mani, sieniņa. Anģa dod tālāk uz Denisu. Nu! Varējām atkal iest ātro golu. Šeit Markus uz mani. Es labi nolieku muguru. Griež zem kreisās. Pretnieks nobloķēja manu mēģinājumu centrējumam, bet šeit es izcīju bumbu atpakaļ. Vienkārši kočam uz paplāts. Te vajadzēja sist vienā, neko neizdomāt. Bet nu labi. Turpinam. Tas pats mūsu koč ar bumbu. Apgriežas. Nesas uz sodu laukumu. Iziet starp trījiem. Tedīši uzbrukumā. 6 minūtes pagāja no otrā puslaika sākuma. Labi, liek zem kreisās šau gar vārtiem. Un šeit bīstami. Ai, kā paveicās. Uzreiz minūti vēlāk Tedīši atkal iet uzbrukumā. Tālāk piespēle. Pudāns slikti nospēlē. Uz šeit. Ai, paveicās atkal. Divas reizes varējām ielaist. Bija šeit jāsaņem. Es aiziet, paceļam galvu. Tālāk no Iļas. Otro bumbu uzvaram. Kotovs. Liek zem kreisās. Vēlreiz liek zem kreisās. Sitiens. Nav. Aiziet, spiežam vēl vairāk nekā pirmajā puslaikā. Markus. Centrējums. Es nočekoju bumbu uz Denisu. Aiziet! Kas pa seivu? Centrējums no stūra. Ralfiņš. Pudāns nospēlē ar galvu uz manu galvu, bet es netrāpu. Kaut kāds 50 moments es neiesiešu vien ar galvu, bet nekas. Auts reku uz Ralfiņu. Ralfiņš centrē. Man nesanāk dabūt sitienu. Mierīgi pie savu sodu laukumu. Sandis uz Briģīti. Briģītis labi apvada pretinieku. Uzmanīgi, Briģīti, nākamreiz tev nepiedos šitādu. Īļa labi zem kreisās liek. Uz šeit es tiek pie būs pirmais. Nezinu, tāda 50-50 es neesmu tiesnesis, nevarēšu pateikt. Koč ar bumbu. Centrējums. Sitiens ar galvu atkal nav. Paliek 20 minūtes, jāiet all-in, nav ko zaudēt. Nopelnam sodu, Ralfiņš. Sitiens no tāluma. Nočekoja pretnieks un nopelnam stūri. Centrējums no stūra. Baška sūta atpakaļ bumbu sodu laukumā. Tā notiek kaut kāda putra. Koč mēģina nospēlēt ar galvu, bet bumba ir Tedīša spēlētēm. Viņš atspēlējas ar vārtsargu un šeit es dabūju sajūtu. Roļa uzskrien tam aizsargam virsū. Un es nopelnu pendeli. Ideāli pendeli 20 minūtes līdz spēles beigām. Ieliet sist. Šeit pie Iļas pienāca vārtsargs un pateica, tikai nesasteidz Iļai, ja? Šeit cik svarīgs moments. Es šitā arī pārdzīvoju, es tā nekad neesmu pārdzīvojis. Par nevienu pendeli savā dzīvē es tā neesmu pārdzīvojis kā par šo, bet nu ko. Iļa, lai izlīdzinātu spēle rezultātā. Aiziet. Ir. Iļa neko nesasteidz, uzsit pa vidu un mēs esam atpakaļ spēlē. 1-1. Aiziet, fujeki. Aiziet. Vēl ir 20 minūtes. Uzreiz uz emocijām. Tomiņš centriņā smuki apgriežas.
tiek pie soda laukuma. Liek zem kreisās mēģinās centrēt, bet nesanāk. Sit no vārtiem Tedīši, tālā piespēle. Koķi uzvar otro bumbu, atspēlē Briģītim. Briģītis sit ārā. Baška vienā pagarina, un šeit mēs jau skrienam presingā. Slikti izsit bumbu, Tedīši spēlētājs ieļāk bumbu, apvada spēlētāji dod piespēli uz Denisu. Mēs izverzamies vadībā. Denis sītiens no gaisa, pa stabu bumba izkrīt ārā un tad vēl ieripo vārtos. Aiziet 2-1 pujeki, vēl 15 minūtes ko spēlēt. Tedīši no centra izspēlē uzreiz bumbu, dod tālo un šeit kārtībā, viss kārtībā, nopelnam sodu. Koķiks ar galviņu uz Briģīti un te jau emocijas sāk kāpt vēl augstāk. Un šeit Tedīši uzbrucējs. Priekš kam šitā darīt, pujeki? Ja tu māki tikai grūstīties, tad spēlēt citu sporta veidu, nevis futbolu. Bet nu neko, lai viņi grūstās, mēs sitīsim iekšā gols tālā no roļas. Un šeit es pācīnos, nolieku plecu. Pārāk maziņi viņi visi priekš manis. Nospēlēju uz Denisu, Denis uz Ralfiņu, Ralfiņš smuki apada pretnieku. Markus met autu, uz manis, viņam nometu ar kājiņu. Apada vienu. Apvada otru, nesnāk trešo, bet bumbiņi tieši to viņam uz kājas. Un, gribēja, labi gribēja. Centrējums no stūra, bet neizdodas centrējums, un Tedīši var aizskriet ātrā pret uzbrukumā. Iļa ar rīkošetu paveicas atkal Tedīšiem. Piespēl uz vidu. Piespēl uz labo malu. Nopelnam autu. Un koč kliedz, reku Roļiks priekšā un Denis met uz mani. Nu un šeit jāskrien 1 pret 1, aiziet Roļi, koč pa kreisai malai palīgā, laba piespēle. Neiesit koč, negribēja man to asistiņu dabūt šodien. Tedīši vārdsargs, sit ārā, viss jau nav vairs laika palicis. Bet uzvar bumbu Tedīši, var sanāk bīstami. Bet viņi pārstas pāri vārtiem un beidzas spēle 2-1 uzvara! You did it! Nice boys, Project. Hey, Tu esi labākais spēlētājs, ko mēs pat tici man. Divas momentiņas te uztaisīt. Negribēja zaudēt derības. Neiesīta daudz. Es man nepadomāju. Astoņiem goliem bija jābūt šodien. 8 goliem. Viņiem tas viens moments. Mums visai aizsardzības līnija dzeltenā? Man zeltenā, viņam Viens gols un tas pats offsides. Man tā liekas. Nu, Kārlīt, visu sevi atdevi. Jā. Muskulis plīsis vai sastiepts. Domā? Cik tu ilgi tā spēlēji? Kaut 70 minūtes. What the fuck? Leģenda, do 5. Nu nebija jau ko laist. Nu jā. Man iedeva. Tas ir pats labākais. Viņš visu spēli man padeva bumbas un vēl uz kaut kā. Labākais leģenda. Dai. Dai, Denisi! Leģenda, prost. Čok, viņa vēl tā izgriezās no vārtiem un ieripoja iekšā.
Es redzu stāvā līdomā tāds šāņa, bet nē, tenīši. Tieši tā. Kā no malas skatīties šo? Katastrofa. Es vienkārši gribēju raudāt, priecāties, smieties, bēdāties, visu vienā reizē. Aļā, pačapā! Taki.